No šī gada 9. līdz 15. jūlijam Vecpiebalgas novadā notiks kultūras, mūzikas un mākslas nedēļa. Tā preses konferencē mēdījiem atklāja pasākuma organizatori. Visos Vecpiebalgas novada pagastos paredzēta plaša kultūras pasākuma programma. Ja tā ideja radās tādā veidā, kad es jau 2 gadus piedalos Salcgrīvas klasiskās mūzikas festivāla organizēšanā. Un tur piedalās arī mūsu latviešu mākslinieki, bet arī ļoti daudz mākslinieki, arī citu zemju mākslinieki, teiksim tā. Un tajā brīdī man radās tā doma, ka mums vajag taisīt tādu vienu kārtīgu latviešu festivālu, bet nevis ar nosaukumu festivāls, bet tā kā šajā gadījumā tā ir saiešana. Un tad mēs kopā ar konferenci Jānu Lūsēnu domājām, kura varētu būt tā vieta, kur tas latviešu festivāls saucamais varētu notikt, kuru gan cita kā Vecpiebalga, jo tur ir ļoti pateicīga vieta, jo tur visi tie Vecpiebalgas novada pagasti ir, katrā pagastā ir kāda kultūra vēsturisku ļoti nozīmīga vieta, piemēram, Saulrieta Kārļa Skalbes dzimtās mājas, kur arī šajā mūsu festivālā notiks koncerts. Tad Emīla Dārziņa Jāņu skolā Ingus Petersons dziedās dārziņu dziesmas, Dzērbenes pilī Simfoneta Rīga spēlēs, un tur katru dienu vienā no pagastiem notiks kāds koncerts, un tur es saku, tās vietas jau pašas runā par sevi. Īpaši nemaz nav tā jāsaspringst, domājot, ko tur darīt, jo tur jau viss ir skaidrs patiesībā. Un tādēļ arī Vecpiebalgas novada domas priekšstādātāji bija ļoti priecīgi par šo ideju, jo viņi par to arī bija jau domājuši iepriekš kādreiz, bet nebija vēl realizējuši. Tā kā mums tur tās domas visas sasliedzās, un tā tas viss tagad jau notiek. Mēs vēršamies pie katra Latvijas iedzīvotāja, mēs viņam gribam parādīt savu ideālo Latviju un to, ka Vecpiebalgā bez ūdens rozēm ir vēl kultūra vēsturiskas vērtības, kas ir gaismā ceļams un kas ir šodienai ļoti pieņemams. Novads sastāv no 5 pagastiem, un mēs šajā festivālā esam apvēruši visas 5 pagastus. Man ir grūti tā izcelt vienu dienu vai otru dienu, jo visas 7 mums liekas ļoti svarīgas, bet ko es noteikti gribu pieminēt, ir šie tautstērpu skati, kas ir atklāšana, ir pirmajā dienā atklāšanā, kad arī varēs iepazīsties ne tikai ar šiem tautstērpiem, bet arī ar porcelāna fabriku un vēl citu mūsu mākslinieku darinājumiem. Tad ir Saulrietos būs Liepājas zvanu orķestris un Zigfrīds Muktu Pāvels. Jāņu skolā būs meistarklases, tur būs čels, saksofons, ģitāra un Emīla Dārziņa dziesmas dziedās Ingus Petersons. Un, protams, šis lielu uzvedums, kas ir tik mīļa ielūkšana, tas tiešām ir unikāls notikums priekš Latvijas un priekš Vecpiebalgas. Un, protams, arī svētdien noslēgums, kad ir aizlogums baznīcā par Vecpiebalgu, par Latviju, kur dziedās Kristīna Sadauska un pie ērģelēm spēlēs Jānis Lūsēns. Lielu uzvedums ir, kaut kur jau viņš bija nosaukts arī par mistēriju 7 ainās, vai arī par kādu tādu, kā varētu teikt, mazliet absurda lomu spēles un skatu spēles, jo es pat viņam nemācīju atrast tādu īstu nosaukumu. Jo tajā satiekas dažādu paudžu, slaveni, ievērojami Vecpiebalgas cilvēki, kuri reālajā dzīvē, ņemot vērā viņa pasu datus, satikties nevarētu, jo viens jau ir miris, otrs vēl nav dzimis un tā. Un arī tajā skaitā varoņu skaitā ir arī mērnieku laiku varoņi, slavenējuši Augsts un Pietu Krustiņš un Prātnieks. Tā kā tādi cilvēki salikt kopā ir, kas arī absurdi būtu, ja viņi satiktos. Lūk, un iemesls šai satikšanās reizē ir Kārļa Skalbes ielūgums pie sevis mājās, ciemos, tik mīļš ielūgums, kuram neviens nevar atteikt, uz šņābieru citronu mizu, jo vienreiz taču Vecpiebaldzēniem 100 gadiem ir jāsatiek. Muzikālo lieluzvedumu 14. jūlijā Alaugsta estrādē izspēlēs labākie Latvijas teātru aktieri kopā ar novada pašdarbniekiem. Uzveduma režisors Varis Brasla, libreta autori Ingūna Bauer, bet mūzikas autors Jānis Lūsēns.